Dāvids saka psalmā 139, 13, 16. Tu mani veidoji mātes miesās. Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, pirms kāda no tām vispār bija. Latviešu tulkojumā ir teikts, grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, pirms vēl nebija nevienas. Tātad viņš nebija piedzimis vēl vispār. Bet tur, kaut kur, kaut kādā grāmatā jau ir rakstītas visas tavas dienas. Katrs kārtīgs celtnieks, kad viņš ceļ māju, viņam pirmais, kas ir projekts, vai ne? No sākuma nodoms, pēc tam projekts, kur īstenot. Tātad Dievam bija projekts. Vēl nebija nevienas dienas. Nebija Dāvids piedzimis vispār, bet dienas jau bija radītas. Paklau, vai šī doma nav satraucoša un kaut kāda mīlestības pilna, un padomā par sevi. Pirms tu biji tur autiņos, prasi ēst. Pirms tu vispār neko nesaprati ienākdams šajā pasaulē. Dievs jau bija izplānojis visas tavas dienas. Un kā tu domā, kas no tā, kas šodien notiek, ir patiesība? Tu esi par to domājis. Šī diena, ko es daru, kad no rīta ceļos nostrādāju visu dienu, eju, daru, cik no tā ir tas, ko Dievs kopš mūžības ir ieplānojis, ir izveidojis katru tavu dienu, tavu un manu. Cik no tā ir īstenība un atbilst patiesībai?